Labdien visiem mūsu skatītājiem un klausītājiem! Ir sācies jaunais mācību gads, un mēs tiekamies Valsts izglītības satura centra iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas seminārā. Savā un savu kolēģu vārdā vēlu visiem veiksmīgu jauno mācību gadu, bet galvenais mums visiem stipru veselību. Šodienas seminārs ir domāts, lai mēs visi būtu zinošāki par bērnu drošību internetā un jaunajā mācību gadā pievērstu tam lielāku uzmanību. Šodien mēs esam kopā ar Latvijas drošāka interneta centra vadītāju Maiju Katkovsku un runāsim par galvenajiem riskiem, ar ko bērni saskaras interneta vidē. Mūsu lektore sniegs arī ieteikumus atbalsta sniegšanai bērniem, kā arī parādīs noderīgus materiālus skolotāju turpmākajam darbam. Ja semināra laikā jums rodas jautājumi, lūdzam tos rakstīt komentāru sadaļā. Pēc prezentācijas mēs atbildēsim uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Semināra ieraksts un prezentācija būs pieejama mūsu centra tīmekļa vietnē un Facebook profilā. Tagad es došu vārdu Latvijas drošāka interneta centra vadītājai Maijai Katkovskai. Lūdzu, Maija! Labdien! Paldies Liels Valsts izglītības satura centram par šīs ļoti būtiskās tēmas aktualizēšanu. Noteikti bērnu drošība internetā. Nevienu brīdi, mēs darbojamies jau 15 gadus, bet nevienu brīdi nav kļuvusi drošāka, jo šie riski tikai paplašinās, iespējas bērniem nodarīt pāri un radīt dažādas problēmas situācijas, protams, ir arvien vairāk varmākām un kādam, kas grib nodarīt bērniem pāri. Līdz ar to tiešām ļoti svarīgi ikvienam pieaugušiem, ne tikai pedagogiem, bet arī vecākiem, zināt, kas ir tie galvenie riski un kā pasargāt bērnus, vai arī kur vērsties pēc palīdzības dažādās problēmu situācijās. Jā, tātad es esmu Maija Katkovska, Latvijas drošāka interneta centra vadītāja. Sākumā mazliet par mums īsi. Mums ir 3 galvenās funkcijas. Tas ir pirmkārt izglītošanas un informēšanas darbs par noteikti bērnu un jauniešu izglītošanu, bet arī skolotāju vecāku izglītošanu un informēšanu par dažādiem riskiem un apdraudējumiem interneta vidē. Mums ir arī sadarbības partners Bērnu aizsardzības centrs, kas nodrošina uzticības tālruņa 116 111 darbību, kur arī sadarbojoties ar mums, bērniem tiek sniegt, ne tikai bērniem, arī vecākiem, jebkuram pieaugušam tiek sniegts atbalsts un konsultācija saistībā ar dažādu psiholoģiska rakstura problēmām, kas izriet no bērnu drošības internetā, no problēmām internetu vidē. Mums droši internets LV mājaslapā ir arī ziņojuma līnija, kur ikvienam ir iespēja ziņot par dažādiem pārkāpumiem un nelegālu internetu saturu un saņemt arī atbalstu un konsultāciju, kā rīkoties. Piemēram, ja ir izveidoti viltus konti, ja notiek ņirgāšanās, ja bērnu kailfoto tiek izplatīti internetā vai pazemojoši video, tad var pie mums konsultēties. Mēs iesakām, kā rīkoties, kurā situācijā jāvēršas valsts policijā, kad tā būs datu valsts inspekcijas atbildība, kad varbūt patērētāju tiesība aizsardzības centrs jāiesaista. Tas mūsu aicinājums ir noteikti ikvienam ziņot, konsultēties, uzdot jautājumus un nepalikt vienam ar savu problēmu, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Un mēs esam arī starptautisko tādu tīklu, drošāku internetu centru un ziņojumu līniju tīklu biedrs pa visu Eiropu un arī pasaulē. Mēs sadarbojamies un saņemam Eiropas Savienības līdzfinansējumu un arī Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu. Kādi tad ir tie galvenie riski internetā, par kuriem arī šodien sanāks tā diezgan ātri cauri skrienot?
lielā tempā izstāstīt par šiem galvenajiem riskiem. Jo nu, būtībā tā tēmas par mēs droši vien kāds 3 stundas būtu nepieciešams, lai tā padziļināti varētu, bet nu, noteikti tāpēc būs gan pieejama prezentācija, gan arī viss mūsu mājaslapā informācija pieejama un arī var noteikti ar mums sazināties, ja ir konkrēti jautājumi. Tātad galvenokārt, ja, tātad šie riski, par kuriem es runāšu, ir par bērnu vecumam nepiemērotu vai kaitīgu saturu, risks kļūt par krāpšanas, varmāks vai manipulācijas upuriem, par privātas informācijas publicēšanu, par bērnu privātumu internetā, par emocionālu pazemošanu internetā, jeb kibermobbingu, ko bērni mēdz izvērst savā starpā. Un nu, pēdējos gados esam novērojuši, ka ne tikai savā starpā, bet arī pedagogi cieši no bērnu izveidotiem nezinu, skolas atzīšanās kontiem, kur tad, nu, vai joku kontiem, kur tiek izsmieti arī pedagogi. Ja runājam tieši par bērniem ar īpašām vajadzībām, tad, protams, šis problēma loks nu, daudz neatšķirs. Visi ir pakļauti vienādiem riskiem. Galvenā atšķirība ir tā, ka, piemēram, bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir izplūdušāks robežas. Nu, mūsu pieredze rāda arī runājot ar speciālistiem, ka viņiem ir grūtāk saprast problēmas būtību, līdz ar to viņi ir vieglāk pakļaujami no varmāku puses dažādām manipulācijām, no viņiem vieglāk ir nejūt robežu un neizprot tādu rīcības sekas, kad nu, kaut kādas aktivitātes var novest pie nopietnām problēmām, un, teiksim, tas saistīts ar bērnu privātumu, ar savas informācijas, fotografijas sūtīšanu, ar noticēšanu cilvēkam, kas vēlas viņu apmānīt ar failfoto, ar video ieslēgšanu, saziņu ar svešām personām. Un tad visi šie riski būtībā ir vēlreiz pāris reizes riskantāki tieši bērniem ar īpašām vajadzībām. Runājot par to, kas ir bērnu vecumam nepiemērots un kaitīgs saturs, kā tad bērni līdz šādam saturam nonāk, nereti tas notiek nejauši reklāmas vai ieteikto video veidā. Bērns saskars, piemēram, ar pornogrāfisku saturu. Vai, ja viņi ir jau reģistrējušies, piemēram, TikTok platformā, tad tur ļoti izteikti tiek rādīti tādi video, ko bērns vienreiz vai divas reizes ir paskatījies, vai nu kāds ir parādījis, vai viņš ir pats intereses pēc, varbūt kādu vardarbīgu vai erotisku raksturu video skatījies. Un tad viņam masveidā šie video turpinās rādīties ieteikto video veidā. Un bērni nereti arī paši meklē pēc atslēgas vārdiem, ir dzirdējuši, viņiem interesē, viņi ir kaut kur manījuši, tad viņi meklē un nereti arī atrod pornogrāfiska vai vardarbīga satura materiālus. Un bērni arī pārsūta viens otram gan bērnu kailfoto, paši savus kailfoto, gan citu bērnu kailfoto, gan pieaugušo pornogrāfiju. Nu, un vēl viens, kā bērni nonāk līdz šim viņiem nepiemērotam vai kaitīgam saturam, ir arī, kad pieaugušie, piemēram, mēģina ieinteresēt bērnus par seksuālu raksturu tēmām, lai izvilinātu no bērniem viņu kailfoto, un arī sūta bērniem citu nepilngadīgo personu kailfoto vai ar mākslīgā intelekta programmām ģenerētus bērnu kailfoto, lai iedrošinātu bērnu sūtīt arī savas fotogrāfijas atkailināts. Ko ir vērts noteikti atcerēties, ka internets darbojas pēc algoritma, ko meklēji, tas tev tiek piedāvāts, kas ir īpaši uzmanīgi tām ģimenēm, vecākiem, kas dod savas ierīces bērniem. Nu, teiksim, ir 4-gadīgs tāds pirmsskolas vecuma bērns, kuram vēl nav savs vietālrunis, un vecāki mēdz iedot kāds filmiņus, paskatīties vai video, varbūt ar cēlo domu, kādu mācīšanās video, kādu izglītojošu, noderīgu video bērnam paskatīties.
bet ir aizmirsuši, ka paši iepriekšējā vakarā ir varbūt skatījušies kāds vardarbīga rakstura video vai erotiska vai pornogrāfiska rakstura video, un tad var gadīties, ka bērnam iet tajā brīdī, kad viņš skatās šo filmiņu, telefons jau nezina, ka tur tagad sēž četrgadīgs bērns. Viņš domā, ka tur vēl joprojām ir tas pats cilvēks, kuram interesēja tas, ko viņš iepriekšējā vakarā bija meklējis. Un ieteikto video veidā tad bērnam parādīsies tas saturs, tāda veida saturs, ko pieaugušais iepriekš ir meklējis. Tas noteikti ir jāpatur prātā. Kādi ir ieteikumi, lai pēc iespējas pasargātu bērnus no viņu vecumam nepiemērota vai kaitīga satura, tātad uz koplietošanas ierīcēm, uz viedtālruņiem to nevar izdarīt, bet, piemēram, ja tas ir mājās viens dators vai kāds cits, ja tas ir dators, jā, ko bērni izmanto, tad izveidot bērnam pašam savu kontu, tas tāpat kā ir, teiksim, televīzijas, kad skatās, nezinu, ir, piemēram, Netflix, kas ir filmu straumēšanas vietne, tad arī uztaisa bērniem atsevišķu kontu, lai viņš redz tikai viņam paredzēto saturu. Un tieši tas pats arī datorā. Bērnam ir pašam savs šis konts, ar kuru viņš iet iekšā, un tur ir tikai tas, kas ir bērnam pašam paredzēts, un nekāda algoritma tajā brīdī nenostrādās uz saturu, ko iepriekš kāds pieaugušais ir meklējis uz tās pašas iekārtas. Noteikti meklētāji bērnam tajā brīdī, kad tiek iegādāts telefons, vēlams un pat ieteicams ir norādīt bērnu īsto vecumu, jo tajā brīdī tātad šis tālruņa ražotājs, operētājs sistēmas, visas platformas zinās, kāds ir bērna īstais vecums, līdz ar to reklāmas veidā viņam neparādīsies saturs, kas ir paredzēts pilngadīgām personām, tā skaitā pornogrāfisks, vardarbīgs, alkohola, cigarešu reklāmas, tas neparādīsies, ja būs norādīts bērna īstais vecums. Turklāt bērns nevarēs veikt dažādus pirkumus un būs jau pēc noklusējuma telefonā jau būs virkne iestatījumu, kas rūpējas par bērnu drošību. Tad, ja, piemēram, ko vēl var izdarīt, ja sevišķi ir mazāki bērni, tad meklētāju programmās, piemēram, Google ir iespēja ieslēgt režīmu drošā meklēšana. Un tad, ja bērns meklē kādu saturu, pat ja viņš, nezinu, pēc atslēgas vārdiem grib kādu pornogrāfisku saturu sameklēt, tad, ja viņam būs ieslēgta meklētāja programmā drošā meklēšana, tad viņam šie saturi šie rezultāti tiks filtrēti, un viņš neredzēs to, ko redz jebkurš cits, kuram nav ieslēgta drošā meklēšana. Tāpat arī YouTube, ja dodat bērniem skatīties, mazākiem bērniem skatīties video, tad ir ieteicams ieslēgt šo ierobežoto režīmu, lai arī bērns nejauši nevar saskarties ar tādu video, kas viņam nav piemērots un var būt kaitīgs. Noteikti sociālo mēdīju kontiem, drošības un privātuma iestatījumi, ja bērni ir reģistrējušies, ko es gan gribētu atzīmēt, ka visi bērni ir vidū populārākās platformas, Latvijā tās ir, ko bērni visaktīvāk lieto, ir TikTok, Instagram un Snapchat. Un šīs visas platformas ir, vecuma ierobežojums ir 13+, tātad legāli, oficiāli, pēc noteikumiem drīkst tikai no 13 gadu vecuma reģistrēties. Līdz ar to, ja jūsu sākumskolas skolēni skatās TikTok, tad tas nozīmē, ja viņiem ir telefonos TikTok konti vai Instagram vai Snapchat, tad viņi visi ir samelojuši par savu vecumu. Un jautājums ir, kādu vecumu viņi ir norādījuši. Vai viņi ir norādījuši tos 13 vai 14, kas ir atļautais vecums, no kur drīkst reģistrēties, bet tāpat tas ir nepilngadīgais. Vai viņi uzreiz uz pilnu banku gājuši un norādījuši 30 vai vairāk gadus, ka viņi ir pilngadīgie, kas attiecīgi atkal pakļauj viņus šim riskam, ka viņi redzēs pieaugušajiem paredzētu saturu. Tā skaitā ieteikto reklāmu veidā.
Jā, it sevišķi tagad pēc jaunās Eiropas komisijas digitālo pakalpojumu akta ir vispār aizliegts nepilngadīgajām personām rādīt jebkādas reklāmas sociālajos tīklos. Un tas nozīmē, ka ja bērni reģistrējušies norādot, ka viņi ir nepilngadīga persona, tad viņiem nerādās reklāmas. Kas ir būtiski, protams, no bērni, viņi gribēs būt tur, kur ir citi bērni, viņi gribēs reģistrēties tajās platformās, aizliekšana vai izdzēšana vai diez vai palīdzēs, jo bērns uztaisīs jaunu kontu ar kaut kādu jums nezināmu vārdu, uzvārdu, viņš tāpat tur būs. Tāpat skatīsies to saturu, vienīgi, ka jums būs nu, daudz sarežģītāk kaut kā ietekmēt, izglītot, informēt bērnu par riskiem, pārunāt ar ko bērns tur redz. Tāpēc tā aizliekšana gluži nelīdzēs, bet ja jūs zinat, ka bērni tur reģistrējušies, tad pārunājiet, kāpēc viņi ir reģistrējušies, kas ir svarīgs. Noteikti varat kādā klases stundā izvērst sarunu ar bērniem, pajautāt, kur viņi ir reģistrējušies, kāpēc viņiem tas ir svarīgs, kas viņiem tur patīk, kas viņiem nepatīk, vai viņi zina, kas tur varētu būt riskants, kādus ieteikumus viņi dotu citiem bērniem, kā sev pasargāt šajās platformās, ko viņi dara, ja viņi nonāk nērtā situācijā, ja viņiem kāds uzraksta, ja viņiem kļūst bailīgi par to, ko viņi redz vai ko viņiem raksta. Tādas pārunas, un lai arī bērni izstāsta jums, un jūs arī paši daudz labāk iepazīsiet platformas, vietas, kur bērni ir reģistrējušies caur šīm sarunām ar bērniem. Un paralēli, protams, varat viņiem sniegt šos drošības ieteikumus. Te ieskatām ir pāris materiāli paseni jau, bet, protams, vēl joprojām aktuāli par to gan sarunai, kādi ir ieteikumi, padomi ar bērnu, ja viņš ir redzējis nepatīkami vai biedējošu saturu, un arī šiem drošības uzstādījumiem. Tāpat arī par dažādiem kontrolas rīkiem, kas ir pieejami, kur tos var atrast, ir saites visos šie digitālie materiāli, tie ir pieejami mūsu mājaslapā, un saišu veidā jūs arī varat nonākt līdz konkrētai vietai, kur, teiksim, var uzlikt tātad šo drošo meklēšanu Google meklētāju programmā. Tad arī mums ir ar valsts policiju un biedrību Papards Zieds kopīgs materiāls, ko izstrādājām par to, ja bērns skatās pornogrāfiskus materiālus, kā rīkoties. Nereti gadās arī, ka ar mums sazinās skolas, ka viņi ir konstatējuši, ka starpbrīdī kāds no, piemēram, sākumskolas skolēniem skatās savā telefonā pornogrāfiju, rāda to arī citiem nepilngadīgiem, un tad skola mēģina saprast, skolas administrācija mēģina saprast, kā tad būtu jārīkojas. Un tad arī šis materiāls ir tas, kur ir apkopots gan valsts policijas ieteikumi, gan mūsu, gan biedrības Papards Zieds ieteikumi, kā reaģēt, kā rīkoties, lai bērns pēc iespējas arī izstāstītu, jo ļoti būtiski ir šajā situācijā, kad bērns skatās pornogrāfiju, saprast, kur viņš to ir dabūjis, kā viņš ir nonācis līdz šai pornogrāfijai, jo ir ļoti liela atšķirība. Vai bērnam to ir cits bērns pastāstījis vai parādījis, vai viņš ir kaut kur dzirdējis atslēgas vārdus un ir meklējis un atradis, vai viņam to ir kāds pieaugušais apzināti sūtījis ar mērķi ieinteresēt bērnu par seksu, par seksuālu raksturu tēmām, par pornogrāfiju, lai pēc tam varētu no bērna izvilināt viņa kailfoto un video. Un tā ir ļoti liela atšķirība, līdz ar to ir svarīgi, ka pieaugušie tajā brīdī, kad bērns pamana, ka bērns skatās pornogrāfiju, lai pieaugušie viņu neaizbiedē, jo viņš tad nepastāstīs par šo varmāku, kas iespējams ir viņu pakļāvis un varbūt pat jau ir izprasījis bērnam kailfoto. Tā kā ir šāds arī, jā, tiešām ļoti vērtīgs materiāls. Nākamais risks, kas ir bērniem, jā, ir risks kļūt par krāpšanas varmāks vai manipulācijas upuri, ka bērni mēdz ticēt internetā iepazītiem cilvēkiem, viņi nepārbauda stāstīto, kas ir īpaši, es pēc tam parādīšu arī par
bērnu pavadināšanu internetā, kāda mums ir statistika par to, ko bērni ir aizpildot tādu anonīmu pašpalīdzības testu, kā tas izskatās Latvijas bērni, kāda ir situācija. Un tas, ko mēs pēc rezultātiem arī redzam, ka īpaši riska grupa ir sākumskolas vecuma bērni, būtībā līdz 10 gadu vecumam, jo viņi vēl ir tendēti ļoti klausīt tam, ko viņiem saka pieaugušiem. Viņi tic, viņi klausa. Un, ja tas ir pieaugušais, kuram ir vēlme izvilināt no bērna kailfoto internetā, viņš ļoti labi mācīs manipulēt ar bērnu un dabūt to, ko viņš vēlas, dabūt tādu saturu, kā viņš vēlas. Tāpēc tiem, kam ir sākumskolas vecuma skolēni, noteikti par saziņu ar svešām personām, par ticēšanu, par informācijas pārbaudīšanu ir jāpārunā kādā klases stundā. Un tieši tāpat arī ne tikai par saziņu ar svešiem, ar internetā iepazītiem cilvēkiem, bet par jebkādu informāciju, ko bērns pamana sociālos tīklos vai, nezinu, kāds influencers ir padalījies ar kādu informāciju. Tātad, jā, nepārbauda, diemžēl, bērni. Lai gan jāsaka, arī pieaugušie grēko ar informācijas pārbaudīšanu un salīdzināšanu ar citiem avotiem, ar zinātniskiem avotiem. Tad bērni arī nepārbauda ne faktus, ne fotogrāfijas, telefona numurus, adreses, informācijas avots. Līdz ar to tas arī būtībā tā mērķtiecīgi bērniem mācību stundu laikā ir jāmāca. Un labā ziņa ir tā, ka jums nav jādomā, kā jūs to mācīsiet, jo es esmu prezentācijas noslēgumā parādīšu virkni ar mūsu izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem, kas jums būs kā atbalsts. Lūdzu, tiešām izmantojiet burvīgi materiāli dažādām vecuma grupām, dažādām tēmām. Izmantojiet, darbojieties, ja vajag kādu specifiskāku, lūdzu, rakstiet, mēs palīdzēsim atrast īsto. Kas vēl, kad bērni var kļūt par tādu varmāku vai manipulāciju upuri, ir šī nekritiskā savas personīgās dzīves izlikšana internetā, nedomājot par to, kurš redzēs, kāpēc redzēs, vai kāds ar sliktiem nolūkiem nevarēs nodarīt pāri, vai šī informācija, ko bērns ievietos internetā, vai tā nenodarīs kaitējumu viņam vai kādam citam. Tad arī ir šī vēlme pamēģināt reģistrēties sociālos tīklos, uzspiest uz saites, reģistrēties vienā, otrā, trešajā platformā, spēli tādu un šādu spēlēt, mobilās lietotnes dažādas, lai jau pielādēt. Un tad sanāk vienā brīdī, kad 10 gadu vecumā bērns ir sastrādājis tādu digitālo pēdu, ka ir milzīga problēma vispār saprast, kur viņš ir reģistrējies, kur ir viņa informācija, vai viņam vēl ir paroles, vai to vispār var izdzēst vai nevar. Līdz ar to arī par šo, ko jūs pēc gadiem 5, 10 ar šo saimniecību savu, ko esat sastrādājuši, vispār darīsiet. Un jāmēģina pēc iespējas ierobežot bērnu izpausmes internetā. Un vēl, kas ir diezgan aktuāli, ir šī vēlme nopelnīt, kur netrūkst, protams, dažādu krāpnieku un varmāku, kas izmanto to, ka bērniem ir vēlme nopelnīt. Puiši visbiežāk kļūst par naudas mūļiem, un meitenes pārdod savus kailfoto. Kāpēc, ja tā padomā, 14, 15 vai varbūt mazākā vecuma puisim piedāvā, ka viņam tiks ieskaitīta, viņam pajautā, vai viņam ir sava karte. Viņam saka, es tev iedošu, jāsatiekas tur un tur, es tev iedošu skaidru naudu tik un tik. Tev tā nauda ir jāieliek savā kontā un jāizskaita tur tālāk. Un par to tu dabūsi, piemēram, 50 eiro. Darbiņš uz tādu 1 stundu apmēram. Ko ne? Jaunietim varbūt liekas, kāpēc ne? Kas tad viņam pat īsti neinteresē, kas tā ir par naudu. Un beigās izrādās, ka tā ir, teiksim, nauda, kas ir izkrāpta kādiem cilvēkiem. Un pirmais, ko policija, kad meklē, viņi saprot, ka pēkšņi ir kāds ieskaitījis milzīgu naudas summu savā kontā un aizskaitījis kaut kur tālāk. Un tad, protams, pirmais pavadiens ir šis naudas mūlis visbiežāk, un tā ir diezgan aktuāla problēma, paliek arvien aktuālāk arī Latvijā.
Līdz ar to ar jauniešiem ir ļoti nopietni jārunā, ka tā ir krimināla atbildība, un viņš būs pirmais vainīgais par to, ka kāds ir bijis apkrāpts, kādam ir izkrāpta nauda. Viņš ir bijis tas, kurš šo naudu ir paņēmis, tas, kurš to ir tālāk pēc tam pārskaitījis. Un visbiežāk šie jaunieši pat viņi zina tikai segvārdus tiem organizatoriem, kuri ir organizējuši šīs naudas plūsmu. Un savukārt, nu, meitenēm arī, nu, visbiežāk viņas uzrunā sociālos tīklos, piedāvā labi nopelnīt 20 eiro par vienu fotogrāfiju. Nu, mēs esam droši vien redzējuši, kādā tempā bērni mēdz uzņemt savus pašbildes. Tas viņam aizņem tikai dažas minūtes, un, nu, ja tā labi padomā, nu, 5 minūtes un 20 eiro, kāpēc ne? Bet šie kārtu, protams, ka ceļo pēc tam tālāk, tiek izmantoti dažādos nolūkos, un nu, tas ir risks, kas arī ir jāpārunā ar bērniem, kas nu, domā, ka ātri un vienkārši nopelnīs, jo nu, varbūt kāds, nezinu, strādā uz lauku vasarā par 20 eiro dienā, bet nu, kur jau viņam piedāvā tikai aizsūtīt savu kālfoto, viņš 5 minūšu laikā var dabūt šos 20 eiro, tad nu, ir diezgan saprotams, ka bērnam tas izklausās vilinoši. Vienīgā nu, tā atšķirība, ka bērns droši vien neizprot sekas šādai rīcībai. Kāda ir ieteikumi? Jā, tātad pirms nu, tas ne tikai bērniem, bet arī jebkuram pieaugušiem, pirms grasās ievietot informāciju internetā, noteikti sev pajautāt, vai tas neradīs kaut kādā īsākā vai garākā laika posmā kaitējumu sev vai kādam citam. Noteikti, ja sazināties ar kādu cilvēku, tad ir jāpārbauda pēc atslēgas vārdiem visu informāciju, ko var atrast vēl kaut kur citur. Ir iespēja, ja, piemēram, nezinu, internetā iepazīts draugs vai draudzenes, vai nezinu, jūs rezervējat kādu ceļojumam, kādu viesnīcu vai viesunamu, vai jebkurā situācijā jums ir kāda fotografija pieejama, vai cilvēka, vai organizācijas, vai viesunama, tad noteikti izmantojot šo iespēju meklētāju programmās meklēt arī pēc attēla, jo meklēšanas rezultātu uzrādīs visas vietnes, visu informāciju, kur vēl internetā šis konkrētais attēls ir atrodams. Varbūt jūsu iepazītais Pēters patiesībā parādās, ka viņa fotografija ir paņemta no kāda reklāmas, interneta reklāmas kataloga, un patiesībā tas nemaz nav Pēters. Un noteikti izvērtēt informāciju kritiski, un kas mūsdienu laikmetā ir nu, varbūt tāds lielais sauklis, ko ikvienam vajadzētu nu, tā ņemt vērā un piedomāt, ka atkārtot pie sevis, ka drošāk ir neticēt. Jebko, ko jums kāds internetā stāsta, pirmajai reakcijai būtu jābūt drošāk ir neticēt. Un tad, ja jūs ejat ar šo attieksmi, ka drošāk ir neticēt, tad visticamāk jūs pārbaudīsiet informāciju, pārliecināsieties, ka var ticēt. Savukārt, ja iet ar domu, ka es ticu tam, ko man saka, tad, nu, diemžēl, ir cilvēki ļaunprātīgiem nolūkiem, kas to izmanto. Kā var meklēt pēc attēliem? Šeit ir jā, īsā instrukcija. Tātad visiem zināmais Google meklēšanas loks, kur labajā pusītē ir tāda tā kā fotokameras ikona. Uz tās uzspiežot atveras atsevišķs loks. Un tur vai nu, ja jūs šo fotogrāfiju esat kaut kur saglabājuši, tad jūs varat viņu uz datoru vai uz telefonu, tad uz datoru, jā, tad jūs viņu varat ievilkt šajā logā. Vai arī, ja fotogrāfija ir internetā pieejama, tad pēles labais klikšķis, kopēt fotogrāfijas saiti, copy image link, jā, tātad kopēt attēlu saiti, un šajā lodziņā tātad iekopēt, ievietot šo saiti un piespiest meklēt, un jums parādīsies visi meklēšanas rezultāti. Ja jūs esat diezgan aktīvi sociālajos tīklos, tad es ieteiktu jums arī savas fotogrāfijas un arī bērnu fotogrāfijas šādi pārbaudīt. Tātad
iekopējiet, pārbaudiet, kur vēl jūsu vai varbūt jūsu bērnu fotogrāfijas internetā ir atrodamas. Ir bijis, ka šādi mazie tirgotāji, kas nu, ir fotografējuši, ir šuju drēbes, fotografējuši savus bērnus un ievietojuši nu, savā mazajā internetu veikaliņā. Un vienā brīdī šādi meklējot, ir pamanījuši, ka kādi krāpnieki ir uztaisījuši vairākus viltus veikals, kur tieši gan viņas šīs preces, gan bērni viss ir redzams. Un nu, ar viņas precēm sanāk mēģina apkrāpt citus cilvēkus. Tā ka ir vērts ik pa laikam pameklēt pēc saviem attēliem internetā. Un tad ir šis risks saistībā ar, kas saistīts ar privātumu, privātās informācijas publicēšanu, ka bērni mēdz lietot sociālos tīklus ar domu, ka to redzēs tikai mani draugi, nepadomājot, nu, ka internets ir publisks, tam nav robežu, līdz ar to kontrole pār satura izplatību. Tiklīdz kā mēs kaut ko ievietojam internetā, fotogrāfijas, komentārs, video, informācija kāda, tiklīdz kā mēs to ievietojam internetā, mums kontrole pār šī satura izplatību ir pazudusi. Mēs nezināsim, kurš ir šo ekrānu uzņēmumu uztaisījis, nofotografējis ekrānu, kurš ir leju pielādējis, saglabājis, uztaisījis blogu, viltus kontu, pārsūtījis viltus profilu, pārsūtījis tālāk, ievietojis kaut kur šajos tumšajos tīklos, varbūt padalījies ar kādām fotogrāfijām. Tas noteikti jāņem vērā. Un, jā, un ka bērnu attēlu un video tiek izmantot arī, lai veidotu viltus kontus, arī tas ir diezgan aktuāli, ko mēs esam bijuši spiest iesaistīties dažādās situācijās, ko skola administrācija ir risinājusi, ka kādi skolas biedri paņem citu savu skolas biedru fotogrāfiju, piemēram, no WhatsApp, ar šo fotogrāfiju izveido Instagram kontu, un šis Instagram konts kalpo ar mērķi ņirgāties par konkrēto bērnu. Un arī šajās situācijās ir šis risks emocionālai pazemošanai. Tīri tādēļ, ka bērnu fotogrāfijas ir pieejamas internetā. Nereti bērni 10, 11 gadu vecumā ievietot tādas fotogrāfijas un video, nedomājot, par ko viņiem pēc pāris gadiem ir milzīgs kauns, kā viņi ir izskatījušies, ko viņi ir darījuši, bet viņi ir visas paroles aizmirsuši, viņi vairs nevar izdzēst šo saturu. Un atliek tikai kādam no skolas biedriem atrast, lai atkal šie video un šis fotogrāfijas kalpotu, lai ņirgātos par konkrēto bērnu. Arī tas ir jāpārunā. Noteikti, jā, šis, ko šobrīd arī Eiropas Savienībā mēģina ļoti aktīvi ierobežot šos sociālo platformu izstrādātājus, jo viņas, diemžēl, veidots ar mērķi, lai tikai bērns, arī pieaugušais tur pavada pēc iespējas vairāk laika. Ir dažādi izaicinājumi. Nesen TikTok tieši saņēma milzīgu naudas sodu no Eiropas Savienības tieši ar to, ka bērnam tika piešķirti punkti viņa TikTok kontam, ja viņš noskatījās pēc iespējas vairāk video dienā. Tad, ja bērns noskatījās 100 video dienā, viņam tika piešķirti, piemēram, 10 punkti, kas viņam dod šo priekšrocību, ka viņa paša konts ir pamanāmāks starp pārējiem kontiem. Un tad nav brīnums, ka bērni pavada stundām un dienām un naktīm sociālos tīklos. Un, protams, vērts atgādināt, ka, diemžēl, internets kļūdas nepiedod, kas tur ir aizgājis, kas tur ir publicēts, ir ļoti grūti to izdzēst un panākt par nebijušu. Tas noteikti jāpārunā ar bērniem. Kāda ir lielākā problēma tādam privātumam un drošībai bērniem? Ka pirmkārt
vai bērnam ir publisks vai privāts saturs sociālajos tīklos, vai viņš savu kontu ir atzīmējis kā privātu. Tas būtu vēlams ikvienam vecākam, ja jūs bērni ir reģistrējušies vai varbūt skolā klases stundā pārunājot, pajautāt, vai kādai daļai no bērniem konts ir publisks, kādai ir privāts, un pārunāt tieši šo, kādi varētu būt riski, ja konts ir publisks, un šādi vedinot bērns tomēr padarīt savus kontus privātus. Un tad, ja konts ir publisks, tad, protams, kas ir sekotāji, cik daudz viņi ir, nu arī privāti, jā, ko ir bērns apstiprinājis par saviem draugiem, vai viņš vispār pazīst visus, kas viņam seko. Varbūt patiesībā bērns ir apstiprinājis savu draudzību kādā no sociālajiem tīkliem ar cilvēku, kuram viņam uz ielas būtu bail vispār iet garām, ja viņš iet pa ielu un redzētu tādu izskatu cilvēku, kur viņš baidītos iet garām un pārietu ielas otrā pusē, lai nebūtu jāiet šim cilvēkam garām, bet patiesībā ir apstiprinājis draudzību šim cilvēkam, kurš ir paslēpies zem kāda viltus konta. Tad noteikti ir šajos drošības iestatījumos ir jāuzliek, ka svešas personas nevar sazināties ar bērnu, nevar uzrakstīt privātas ziņas bērnam. Un arī ir šī iespēja atzīmēt, ka sociālo tīklu kontus nevar atrast caur meklētāju programmām. Tātad to arī jūs katrs pats varat, ja, piemēram, jūs esat reģistrējušies Facebook, jūs varat pēc savu vārdu, uzvārda pameklēt, ko jūs varat atrast meklētāju programmās. Un, ja jums parādās jūsu Facebook konts ar meklēšanas rezultātiem, tas nozīmē, ka jūs neesat izmantojuši šo iespēju pie Facebook iestatījumiem atzīmēt, lai jūsu konts nav atrodams caur meklētāju programmām. Esam izstrādājuši šādu sociālo tīklu drošības ceļvedi, ko mēs iesakām. Tur ir saišu veidā, digitāls ceļvedis, saišu veidā ir apkopots, kur uzspiest, ja, piemēram, Instagramā ziņot, ja kāds aizskar tavu privātumu, ziņot par nelegālu saturu, ziņot, ja kāds uzdodas par tevi. Vai Snapchat iestatīt 2-faktoru autentifikāciju konta aizsardzībai, tātad šo 2 pakāpju, 2 soļu drošību. Es ceru, ka visi, kas jūs šeit esat uzlikuši saviem e-pastiem un sociālajiem tīkliem šo 2 soļu verifikāciju vai 2-faktoru autentifikāciju. Ja neesat, tad izdariet to šovakar, jo ja jums nav uzlikta šī 2-faktoru autentifikācija, tātad 2 soļu drošība, tad tas nozīmē, ka jūsu konts ir vieglāk uzlaužams un jūsu vārdā var izplatīt informāciju. It īpaši riskanti tas ir cilvēkiem, kuru privātais konts ir pieslēgts arī uzņēmuma darba organizācijas kontam. Jūs esat, piemēram, administrators jūsu skolas kontam. Ja jūs privāto kontu uzlauzīs, tas nozīmē, ka arī skolas kontam būs piekļuve. Tāpēc svarīgi uzlikt, ko nozīmē šī 2 soļu verifikācija, 2 pakāpju drošība. Tas nozīmē, ka jums vienkārši ir jāievada savus tālruņa numurs un tajā platformā piesakoties 2-faktoru autentifikācijai. Un tajā brīdī, kad kāds gribēs nomainīt paroli vai kāds pieslēgsies no neierastas ierīces vai no neierastas lokācijas, tad jums uz tālruni atnāks īsziņa ar jautājumu, vai redzam, ka kaut kāda neierasta darbība, vai kāds mēģina nomainīt paroli, vai tas esi tu. Un tas atnāks uz īsziņu telefonā. Un tiks paprasīts jums ievadīt papildus drošības kodu, lai tad jūs varat, ja tas bijāt jūs, lai tad jūs arī varat nomainīt šo paroli. Līdz ar to krāpniekam, kurš grib uzlauzt jūsu kontu, sanāk, viņam ir nepieciešams arī jūsu mobilais tālrunis, lai viņš tiešām arī varētu uzlauzt jūsu kontu. Noteikti izmantojiet šeit saišu veidā, ātri var atrast. Mēs jau arī paši no galvas nezinām, kur tieši kāda saite ir atrodama. Mēs paši izmantojam savām vajadzībām arī ātri atrast īsto formu, kas ir kurā platformā jāaizpilda, lai ziņotu par kādu pārkāpumu. Šeit arī Google, piemēram, ir saite, kur ir forma pieejama, kur var pieprasīt dzēst informāciju no Google meklēšanas rezultātiem. Par tiem es mazliet vēlāk vēl pastāstīšu par šo iespēju.
Emocionāla pazemošana internetā, jeb kibermobbings. Es nelasīšu, paši varat izlasīt, kas tur ir rakstīts. Bet, protams, tā lielākā atšķirība ir, ja tāda ikdienas dzīvē ārpus tālruņiem un interneta, ja ir kāds tāds, teiksim, strīds skolēnu vidū un viņi, kāds izskaujas, kāds neizskaujas, ir asāka vārda apmaiņa. Bet iespējams, ka otrajā dienā tas viss jau ir aizmirsts. Tad, diemžēl, tehnoloģija klātbūtne, mobilā tālruņa klātbūtne neļauj aizmirst šos pārdarījumus, šos starpgadījumus, jo vienmēr būs kāds šiem konfliktiem, vienmēr kāds būs blakus ar savu tālruni, kurš to nofilmēs, kurš to ievietos internetā, video vai fotogrāfijas sāks izplatīties, un pēc tam ir ļoti grūti vispār dabūt to ārā. Un tad, teiksim, cietušais, kurš varbūt kaut viņā ir zaudējis, ir bijis vājāks, tad cietušiem pat nav iespēja aizmirst šo pārdarījumu, jo vēl joprojām video ar šo pārdarījumu ceļo no telefona uz telefonu. Kas ir pats svarīgākais, kas pieaugušiem ir jādara, ka uzzinot par pazemošanas gadījumiem skolā, starp skolēniem, noteikti pieaugušiem ir jāiejaucas un ir jāpalīdz situācijai risināt. Kaut vai zvaniet uz uzticības tālruni, ja paši uzreiz nezināt, kā teiksim, būtu jārunā ar bērniem, ar abām pusēm, vai ar visām trīs pusēm ir pārdarītājs, ir cietušais un ir šī pelēkā masa, klusējušais vairākums, kurš it kā ne īsti vienā vai otrā pusē, bet patiesībā klusējot atbalsta varmāku, jo neiestājas pret viņu darbībām. Noteikti pieaugušiem ir jārēģē, ir jāiesaistās, ir jāmeklē atbalsts. Tātad ārpus skolas bērnu aizsardzības centra uzticības tālrunī, ja ir kaut kas notiek interneta vidē, šis pazemošanas saturs noteikti mums, droši internets LV, rakstiet, vaicājiet, darīsim visu, lai palīdzētu. Bērnu pavadināšana internetā. Tā ir mūsu, varētu teikt, šīs ziņojuma līnijas tāda galvenā rūpe, nelegāla satura, tā galvenokārt bērnu kailfoto un bērnu seksuāla izmantošanas saturošu materiālu izplatība interneta vidē. Tā ir tā mūsu galvenā, svarīgākā rūpe, ko mēs sadarbībā ar internetu pakalpojumu sniedzējiem, ar valsts policiju, sadarbojoties ar Eiropolu un Interpolu un visām lielajām sociālo tīklu platformām, darām visu, lai šādu saturu pēc iespējas ātrāk dzēstu no publiskas vides, lai tas neturpinātu cirkulēt un izplatīties tālāk. Kā tad notiek? Visbiežāk bērnu pavadināšana internetā, viņi tiek uzrunāti sociālos tīklos, piemēram, Instagramā ir aizsūtīta tiešā ziņa un uzsākt tāda nevainīga saruna, un tad bērni tiek pārvilināti uz nekontrolētām platformām, dažādām, teiksim, video saziņas platformām, kur viņi ieslēdz video un runājas, un šīs platformas netiek uzraudzītas nereti. Pat nav iespējas cīnīties ar šīm platformām, jo viņas vienu mēnesi darbojas, un tad ir atkal nākamā platforma, un pat nav iespējas tur izprasīt policijai kaut kādus datus vai informāciju no platformas uzturētāja. Jā, un kā tas izpaužas, šī pavadināšana internetā, visbiežāk tās seksuāla rakstura sarunas, atkailināšanās, kameras priekšā kailfoto sūtīšana. Un mums droši internets LV ziņojuma līnijā 2021. gadā bija vairāk nekā 23,000 ziņojumi tieši par šo bērnu pavadināšanu saturošo materiālu un par bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem, kas ir publiski pieejami internetā. Tie 23,000 ziņojumi tie nav bijuši par bērniem Latvijā, tie ir bijuši par saturu, kas tika uzturēts uz serveriem Latvijā, tāpēc mēs saņēmām šos ziņojumus. Bērni tur bija no daudz un dažādām valstīm, bet kas ir pats svarīgākais, ko mēs novērojam, analizējot, jo mums ir jāizskata visi šie ziņojumi, analizējot šo saturu, saprotam, ka apmēram puse ir bērnu pašu ģenerēts šis nelegālais saturs. Tātad viņš ir kameras priekšā,
izģērbies, viņš ir atkailinājies, rādījis savus dzimumu orgānus visos tuvplānos, nereti ievadījis savā ķermenī dažādus priekšmetus. Pēc tam šie video nonāk dažādos pedofīlu fórumos, apmaiņas vietās, sagrieztas, teiksim, mazākās fotogrāfijās. Šīs fotogrāfijas tiek ievietotas publiski kaut kur ceļo un tiek izplatītas tālāk, un bērniem visbiežāk pat nav ne jausmas, ka viņu šie video un fotogrāfijas kaut kur izplatās tālāk, un nerad arī vecākiem nav ne jausmas, ka viņu bērnu šāds saturs, šādas fotogrāfijas ir nonākušas kāda ļaunprātīga cilvēka rīcībā un tiek izplatītas tālāk. Analizējot šos bērnu pašu uzņemtos kalpoto un video, secinām, ka visbiežāk bērns nozieguma izdarīšanas brīdī ir atradies savās mājās, tātad viņam šķietami drošībā, tā fiziskā vide viņam ir tajā brīdī droša, viņš ir savā mājā, savā istabā, viņš nejūtas apdraudēts. Un, nu, bērni mūsdienās ir diezgan daudz pieraduši pie kailuma, gan influenceri, mūzikas zvaigznes, filmas, visur ir šis kailums, ko viņi redz. Un, diemžēl, ir gana daudz vecāku, kuri paši grēko, savu mazo bērnu fotogrāfijas, masveidā ievietoja internetā. Nereti, diemžēl, arī bērnu kālfoto vannā vai pludmalē, atkailināts bērnu fotogrāfijas, un bērni, vecāki paši rada bērniem šo iespaidu, ka tas ir ok dalīties ar savām privātajām fotogrāfijām publiski internetā, un bērni, nu, saka, ko pēc to, ko vecākie dara, bet, nu, atšķirība varbūt ir tā, ka vecāki nu, šad un tad padomā, kādus fotogrāfijas ielikt un sūtīt kādam. Nu, bērni, diemžēl, jā, šos riskus nesaskata. Tāpēc, vecāki mīļie, rādīsim piemēru bērniem, sargāsim vispirms savu privātumu, nevis pirms bērnu privātumu, tad savu privātumu, un nu, cerēsim, ka arī bērni mācīsies no mums un mācīs pasargāt savu privātumu. Analizējot šos attēlus un video, redzam, ka visbiežāk cietušās ir meitenes vecumā no 8 līdz 12 gadiem. Viņas jau ir nu, tādā vecumā, kad viņas jau grib būt lielas un grib pietiekoši labi pārzina jau angļu valodu, jo visbiežāk šajā valodā notiek saziņa ar bērniem internetā, lai viņus nu, izvadinātu no viņiem kailfoto. Jā, un tas ir tas vecums, ko mēs novērojam, kur visbiežāk šāds saturs ir internetā. Un bērni, jā, neapzinās, ka ir kļuvuši par pedofīlijas upuri. Visticamāk, par to viņi apzināsies un sapratīs tikai tajā brīdī, kad viņi būs pieauguši, jo viņiem pašiem būs bērni. Viņi sapratīs, ka viņi kā bērnu, kā to patiesībā kaut kur vēl joprojām iespējams klejo internetā. Tādēļ mēs sadarbībā ar Valsts policiju un Bērnu aizsardzības centru uzsākām kampaņu Bīstamā draudzība internetā un izstrādājām šo pašpalīdzības rīku sos.drošsinternets.lv, kas ļauj noskaidrot, cik droši ir bērni, ja bērns ir ar kādu iedraudzējies internetā, cik droši ir bērnu draudzība internetā un atpazīt pavadināšanas gadījumus un kur meklēt palīdzību. Tātad tests ir pieejams bērniem, jauniešiem divās vecuma grupās, jo likumdošana atšķiras, jo ir nu, konkrēts pāns par 16 gadu vecumu nesasniegušu personu, 16 gadu vecumu nesasniegušu bērnu pavešanu netiklībā. Līdz ar to tur mazliet atšķiras tas, ko drīkst vai nedrīkst rakstīt bērnam, kurš ir vai nav sasniedzis 16 gadu vecumu. Tad noteikti speciālistiem darbam ar bērniem, pedagogam, psihologam, ja bērns ir jums kaut ko stāstījis, vai ja jūs vienkārši gribat zināt, tad kas ir tie normatīvie akti, kas ir tas, ko nedrīkst bērnam nekādā gadījumā neviens prasīt, ja varat iziet cauri šim testam, paskatīties, kādi ir rezultāti, un beigās ir šis ieteikumu materiāls, kā jums rīkoties gadījumā, ja bērns ir cietis no pavadināšanas internetā.
Šis ir tāds interaktīvāks, mazākai grupai ir interaktīvāks tests tādā čata veidā, un te jūs varat redzēt, jā, tur pāris tos jautājumus. Nu, piemēram, un bērnam testa sākumā ir jānorāda sava interneta drauga vārds, lai pēc tam viņš šos jautājumus, kas viņam uzdot, lai viņš jau personificē, jau sasaist ar konkrēto draugu. Nu, piemēram, vai Jānis, nu, ja viņam interneta draugs ir Jānis, tad jautājums ir, vai Jānis sarunājās ar tevi par intīmām ķermeņa daļām vai intīmu raksturu darbībām. Ja bērns ir atbildējis jā, tad nu, atbilde ir, ka viņš ir saskāries vienu no pavadināšanas veidiem, atbild uz pāriem jautājumiem un uzzina, kā tev rīkoties. Un vai Jānis tev mudināja pieskarties savām intīmajām ķermeņa daļām vai izģērties. Un atkal bērnam ir atbildes variants jā, nē vai neatceros. Un tad beigās bērnam līdz 15 gadu vecumam ir 11 šādi jautājumi. Tad, kad viņš ir atbildējis, tad viņam parādās nu, šī atbilde, ka tavs atbildes jautājumi norāda, ka Jānis iespējams tev pavadināja internetā, un tad ir ieteikumi, kā bērnam rīkoties. Ka noteikti jāpārtrauc saziņa ar cilvēku, jāsaglabā sarakstu, fotografijas, video, ir jāpastāsta saviem vecākiem vai citam pieaugušam, kam bērnu uzticas. Var zvanīt uz uzticības tālruni vai rakstīt uzticības tālrunim, kur būs psihologs, kas palīdz. Un noteikti saglabāt savus sociālo tīklu profilus, jo bērns tajā brīdī, kad saprot, ka viņš ir nobijies vai saprot, ka ir kāds, nu, ka kaut kas nav labi, tad bērns mēdz visu izdzēst, un, diemžēl, tajā brīdī policija vairs nevar palīdzēt atrast cilvēku, kurš to ir nodarījis bērnam. Statistika ir šāda. 2 gadu laikā vairāk nekā 9200 bērnu no Latvijas, bērnu jauniešu vecumā no 8 līdz 17 gadiem ir izpildījuši šo SOS. Droši internets LV testu, lai pārbaudītu savu draudzību internetā. Un nu, šeit arī ir statistika, tā ko mēs redzam, ka piemēram, vai draugs sarunājas ar tevi par intīmām ķermeņa daļām, apstiprinoši atbildēja 28%, tātad tas ir, cik tas mums sanāk, 3000 bērni ir apstiprinoši atbildējuši, vai draugs mēģināja tevi pierunāt vai piespiedu fotografēt vai filmēt sev kāju, apstiprinoši ir atbildējuši turpat katrs 5. bērns. No tiem, kas draudzējas internetā, tātad tur ir nepilni 2000 bērnu. Un uz jautājumu, vai tu arī nofotografēji un nofilmēji sev kāju, ja, tad nu, redzēt, ka apstiprinoši ir atbildējuši 60%. Un, ja mēs analizējam šo vecumu grupu līdz 10 gadiem, tad tur apstiprinoši atbildēja vairāk nekā 80% bērnu, ka tad, ja viņiem pieaugušais piespied vai pierunā fotografēties kailiem, tad viņi tiešām to arī izdara. Un tādam, nu, lai saprastu šīs problēmas latentumu, tad valsts policijas rīcībā par šāda veida noziegumiem pret bērniem gadā nonāk apmēram 100 gadījumu apmēram ir. Tad mums šeit 2 gadu laikā ir turpat 2000 potenciāli cietušo bērnu no pavadināšanas internetā. Bērni par to nevienam nestāsta, un tā ir visu mūsu pieaugušo atbildība pamanīt. Pirmkārt, izstāstīt bērnam, ka tas nav normāli, ka tāda informācija tev nedrīkst prasīt. Ja prasa, tad tev ir jāmeklē palīdzība, nekādā gadījumā bērnu nenosodīt par šo, jo bērns nekad nebūs vainīgs par to, ka pret viņu pieaugušais ir veicis noziegumu. Pat ja bērns ir aizsūtījis savu kālfoto, viņu par to nedrīkst vainot. Un noteikti ir jāpalīdz bērnam tikt galā ar šo situāciju, ir jāiesaistās, ir jāmeklē risinājumi, kā palīdzēt, lai bērni tiešām arī izstāsta. Ir šādi padomu plakāti gan mūsu mājaslapā, gan arī bija kādu laiku atpakaļ sūtīti uz skolu bibliotēkām. Painteresējieties, varbūt jūs skolas bibliotekārs ir nolicis plauktā kaut kur, nu tad paņemiet šo plakātu, nolieciet bērniem redzamā vietā, skolotājiem redzamā vietā. Ja ir kāds gadījums, kāda situācija, tad lai uzreiz zinat, kā rīkoties. Jā, ieteikumi. Es varbūt nelasīšu, tagad mums laiks iet jau uz beigām, es vēl gribēju jums materiālus parādīt ātri. Tad mana prezentācija būs jums pieejama, arī video vēl būs internetā
internetā pieejams un varēsiet izlasīt. Tad noteikti pārskatiet, iepazīstieties ar visu informāciju, kādā brīdī arī kas ir jāizstāsta bērnam, kad viņam ir jāiesaista pieaugušais, kurā brīdī pieaugušam ir jālūdz, lai pieaugušais palīdz risināt situāciju. Atgādinu vēlreiz, tātad sos.drošsinternets.lv ir tā vietne, pārbaudiet, paskatieties, iziet cauri testa jautājumiem un ziniet, ka tas ir rīks, kas jums var palīdzēt noteiktās situācijās. Ja nemeklē palīdzību, tad, diemžēl, netiek apturēts varmāks vai krāpnieku darbības. Turpinās šī pazemošana, šantāža, manipulēšana, kā foto izspiešana, arī citi bērni var kļūt par upuriem, tāpēc ir ļoti svarīgi meklēt palīdzību, ziņot par šiem cilvēkiem. Un pazemojušais un nelegālais saturs netiek dzēsts no interneta. Ja ir kādi viltus konti izveidoti, ja ir bērni pazemojošs saturs internetā, par to ir jāziņo, lai mēs, sadarbojoties ar šīm sociālo tīklu platformām, ar uzturētājiem, lai mēs sadarbībā ar viņiem varam panākt šai satura pēc iespējas ātrāku dzēšanu. Tātad, kas var palīdzēt, tiesam mēs. Bērniem noteikti ir jāzina, ka ir vismaz viens pieaugušais, kam viņš var uzticēties, kam viņš var izstāstīt, ja ir nonācis grūtībās, nopietnākos gadījumos valsts policija un, protams, arī sociāla mēdija administrācija. Īsi par informācijas dzēšanu no Google meklēšanas rezultātiem. Tātad šobrīd, kas ir pats svarīgākais, ja runājam par bērnu drošību internetā, jebkura veida informācija par bērnu Google meklēšanas rezultātos. Par to var bērns pats, viņa vecāki vai likumiskie pārstāvi pieprasīt meklēšanas rezultātu dzēšanu. Tātad, ievadot bērnu vārdu, uzvārdu, ja jūs redzat, ka tur ir meklēšanas rezultātos parādās informācija, kas bērnam var būt kaitējuši, vai vienkārši jau ir par daudz un ka nevajag, lai tas parādās pie meklēšanas rezultātiem, tad jebkuru informāciju var pieprasīt, aizpildot formu, var pieprasīt dzēst. Saite uz konkrēto formu, kas ir jāizpilda, ir pieejama materiālā, ko es jums iepriekš rādīju, tātad šis sociālo tīklu drošības ceļvedis. Un noteikti izmantojiet bērnu pasargāšanai. Īsi par mūsu aktualitātēm. 23. septembrī un 24. septembrī ir webināri par mūsu jaunākajiem metodiskiem materiāliem, ko jums izmantot mācību stundu laikā. Lielākiem ir šie digitālie prātnieki, ir mācību moduļi jau pilnīgi gatavi, ko uz digitālajām tāfelēm, uz datoriem jūs varat kopā ar bērniem viens mācību stundas laikā iziet, izrunāt, izspēlēt. Tur ir tests, tur ir diskusijām jautājumi, ir viens stāsts, kurš atkarībā no tā, kādu atbildi jūs izvēlaties, tad stāstam veidojas cits nobeigums. Ļoti labi materiāli un arī ir jauna rokas grāmata sākumskolas vecuma skolēniem par internetu izcilnieks programmā. Vēl līdz rītvakaram varat pieteikties droši internets LV mājaslapā. Ieiet, mums šobrīd jau ir turpat 400 cilvēki, 400 pedagogi pieteikušies šiem webināriem. Aicinu arī jūs iepazīties detalizēt 1 stundas webinārs, iepazīsieties detalizēt ar šo mācību materiālu saturu, lai jūs varat jau gatavi, jau iet jau uz mācību stundu un izmantot. Jā, tad šie ir tie materiāli, ir arī spēle, bet to vairāk jums tajos webināros izstāstīs. Īsi, lai jums būtu, izskriesim 1 minūtes laikā cauri, lai jūs redzat vizuāli, kāda veida materiāls mēs esam izstrādājuši. Lūdzu, skatiet, izmantojiet mācību stundu laikā, dodiet vecākiem, pārunājiet ar bērniem gan par WhatsApp lietošanu, gan par spēļu tiešraidēm, gan par galvenajiem riskiem sociālos tīklos, par to, kādi ir riski, piemēram, TikTokā, kādi ir drošības iestatījumi, privātuma iestatījumi, ko tur var darīt, kā var sev pasargāt. Tas pats par Snapchat. Šeit ir kā uzlikt, tā tad ir instrukcija, kā uzlikt pasargāt savus kontus no uzlaušanas, tātad 2-faktora autentifikācija. Šo es jau rādīju, tad šo arī es jau rādīju, un arī tātad sociālo tīklu drošības ceļvedis.
un virkni metodiskie materiāli. Mazākiem sākumskolas skolēniem ir aitu dzīve par šīm dažādām tēmām, par vajāšanu, par apmācību, par kāfoto sūtīšanu, par saziņu ar svešiniekiem, par emocionālu pazemošanu. Ir gan filmiņas, gan darba lapas, komiksi, veselai mācību stundai, ko darboties, lai pārunātu ar bērniem. Tas pats ir arī Wi-Fi interneta alfabēts, metodisko materiālu kopa, video plus darba lapas. Interneta pasakas arī var gan lasīt, gan noklausīties šīs pasakas, gan ir vienkāršāki jautājumi par pasakas tekstu, gan kas ir saistīti ar pasakas tēmu, tad jautājumi, kas aktivizē bērnu individuālo pieredzi, viedokli un attieksmi par konkrēto problēmu situāciju internetā, tad ir radoši uzdevumi, tiešām kolosāli, burvīgi metodiskie materiāli jums izmantošanai. Sadarbībā ar tēti ir Ričijs Runu internets mazākiem bērniem, video, dziesmiņas, darba lapas, uzdevumi, laipni aicināti izmantot. Esmu digitālā līmenī, rokas grāmatas par dažādām manipulācijas metodēm, spēļu komplekts, mediju pratības un digitālās pratības stiprināšanai. Starp citu, arī tikko nosūtījām caur izglītības pārvaldēm uz visām skolām digitālais prātnieks spēli un mācību menju metodisko materiālu tieši pamatskolas vecuma skolēniem un arī grāmatzīmes pirmklasniekiem. Ja neesat saņēmuši izglītības pārvaldi, tad ir jāsazinās ar izglītības pārvaldi vai arī rakstiet mums uz info@drošs internets LV, ja jūsu skolā nav šo materiālu, un mēs saorganizēsim, ka tad jūs saņemat. Jā, mēdīpratības dažādi materiāli, kas ir izstrādāti. Tādā lielā tempā izskrēja cauri. Cerams, ka bija viss saprotams. Vai ir kādi jautājumi? Jā, liels paldies, Maija. Tiešām ļoti daudz un ļoti noderīga informācija. Es patiešām ceru, ka skolas arvien vairāk uzsāks sadarbību ar jūsu centru, bet mūsu klausītāji ir bijuši aktīvi. Un ir arī vairāki jautājumi. Nu, mēģināsim tagad uz tiem atbildēt. Mūsu klausītāja Simona raksta, ko darīt, ja tā jau ir noticis? Ārstējamies jau 2 gadus Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcā. Tagad mans bērns jūtas piedzimis ne savā ķermenī. Telefona, datora lietošana toreiz Covid-19 mājmācības laikā palika nekontrolējama. Nu, es no savas puses vēlos teikt, ka šādā gadījumā patiešām ir jāturpina ārstēšanās un jāievēro visas ārstējošā ārsta speciālista rekomendācijas. Bet, Maija, varbūt arī jums vēl ir kāds komentārs? Jā, grūti saprast, kas ir tas, kas tieši ir noticis, vai tā ir gēlfoto, ir izplatījies, vai kurā brīdī, ko es runāju, kad tas bija rakstīts, vai tas ir emocionāla pazemošana no vienaudžu puses. Protams, ka bērnu noteikti šis atbalsts, ko es varu no savas puses ieteikt, ja ir bērnu pazemojošais saturs, bērnu gēlfoto kaut kur jums ir zināms, kur tas vēl joprojām ir pieejams internetā, tad noteikti ziņojiet mums par to, un kas ir vēl, mēs šobrīd strādājam pie lieliska rīka, kas palīdzēs arī pieaugušiem. Nu, ja, piemēram, jūs esat kādam sūtījis savu kāfoto, vai bērns ir kādam sūtījis savu kāfoto, tad šis rīks palīdzēs uzlikt tādu speciālu vērtību, atzīmi jūsu fotografijai, kuru, piemēram, jūsu kāfoto, ko jūs esat kādam sūtījis, kur pēc tam vēlāk jūs uzliekat atzīmi ar programmas palīdzību, un nevienā sociālajā tīklā nekur nevar pēc tam tālāk izplatīt šo jūsu fotografiju. Viņa tāda aizmiglot rādās, jo tur ir speciāla atpazīšanas zīme fotografijai. Līdz ar to, ja sanāk, ka bērns ir kādam savu kāfoto nosūtījis, šo fotografijai var uzlikt tādu atzīmi, un tad tālāk nevarēs viņu pārsūtīt tālāk, jo šīs platformas zinās, ka tā ir fotografija, kura ir ierobežota izplatīšana.
Jā, paldies. Nu, un Uldis mums jautā, ja man ir Apple, bet bērnam Android, kā tad varu ierobežot saturu? Un kāda cita mūsu klausītāja Simona ir ielikusi čatā saiti uz aplikāciju Family Goggles.com, ka tā varētu noderēt. Un Uldis raksta pretī, ka Family Link strādā tikai, ja bērns tam labprātīgi pieslēdzas. Google 360 darbojas tikai līdz 13 gadu vecumam. Varbūt jums ir vēl kāds ieteikums, kā rīkoties? Ir vairāk gan maksas, gan bezmaksas versijas, tie paši, jā, Family Link, nē, bet es aizmirstu tagad uzreiz nosaukumu, bet ir dažādi, kur var, ja ir dažādi šīs operētāju sistēma vietālruņi, atšķiras bērnam no vecākiem, tāpat var uzlikt. Vislabāk uzlikt, protams, bērnam pēc noklusējuma tajā brīdī, kad bērnam tiek dots šis tālrunis, tad uzlikt visas drošības un kontroles, kas, jā, bērnam sasniedzot kaut kādu noteiktu vecumu, tad viņas atslēgsies. Bet ko gribu pieminēt, ka nevajag noteikti cerēt, ka šī viena programma palīdzēs atrisināt problēmas, ka bērns vairs nepiekļūs kaitīgam saturam, ka viņš nevienam neko nenosūtīs. Tāpat vienmēr ir nepieciešama arī saruna ar bērnu, pārunas par to, ko var, ko nevar, kāpēc ir svarīga drošība, jo kaitīgo saturu bērns redzēs klases biedra telefonā, drauga telefonā, ja viņam vecāki nebūs uzlikuši šos uzstādījumus. Un tad sanāk, ka, nu, ka ja jūs neesat veikuši pārunas, nu, bērns tāpat redzēs to kaitīgo saturu ļoti iespējams, pat ja arī uz viņa tālruņa ir uzlikts visas drošības. Bet, jā, vienmēr tāpat paralēli arī visas sarunas ar bērnu par to, ko drīkst, ko nedrīkst, par privātumu, kurā brīdī ir jāmeklē vecāku palīdzību. Paldies! Mums ir vēl daži jautājumi. Uldis mums jautā, ka problēmas ir ar visādiem blogeriem, kas sniedz bērnam nekorektu informāciju, stāsta par visādām lietām, kuras esot noteikti nepieciešams iegādāties. Respektīvi, ir satura veidotāji, kas bērnam rada nepareizu priekšstatu par dzīvi un lietām. Un mans bērns ar UDHS šo informāciju uztver nekritiski. Kā šādu saturu bloķēt, ja tas nāk no TikTok vai Telegram? Bloķēt pašu saturu, pats saturs, nu tas nav nekas nelegāls, ja kaut ko stāsta šie digitālā satura veidotāji. Nu, jā, nu vienīgi, protams, ja ir šīs kontrolas programmas un uzlika, ka bērns vienkārši nevar šīs mobilās lietotnes ielādēt savā tālrunī. Jautājums, kāds ir bērna vecums. Bet nu, arī atkal, jā, nu, šī saruna ar bērnu par to, ka visbiežāk tātad šiem satura veidotājiem, influenceriem tiek maksāts par to, ko viņi reklamē. Un nu, mēģināt šo kritisko domāšanu veidot caur dažādiem piemēriem, izmantojot, tā skaitā izmantojot arī mūsu šos materiālus, modelējot dažādas situācijas un runājot, pārunājot, vēlreiz runājot, iespējams kādā brīdī aizķersies. Varbūt, nu, ja vecāki jūt, ka nu, tas jau tā pusauģu vecuma bērns neklausās īsti vecākos, varbūt ar klases audzinātāju izrunāt, kas nu, kopā klases kolektīvā ar metodiskiem paņēmieniem, tātad iziet cauri šīm tēmām. Varbūt, ka jūsu pusaudzis, ja viņš dzirdēs, ka citiem pusauģiem ir šī kritiskā domāšana attīstītāka, varbūt ieklausīsies, ko saka vienaudži, varbūt paklausīs nākamreiz un vairs nu, tik ļoti neticēs visam, ko viņam stāsta influenceri. Jā, paldies! Nu, un mūsu klausītāja Viktorija jautā, kādas ir iespējas, platformas, programmas, vietnes, kur var pārbaudīt telefona numuru? Telefona numuru. Tas ir
īsti nezinu, domu, ko pārbaudīt, vienkārši pārbaudīt, nu, kam pieder telefona numurs vai kur Nu, tas ir. varbūt, jā. Nu, jebkurā meklētāja programmā, protams, nu, ja parādīsies kaut kas, tad parādīsies, ja nē, tad nē, bet tas, ko ir svarīgi zināt, ka tagad ir sevišķi krāpnieki izmanto, ir tāda iespēja speciāls programmas, kur viņi var nopērk, nezinu, kā tā, lai vienkārši izstāst, nopērk speciāli programma, kur viņi zvana no cita numura, bet viņi ievada, lai tam, kurš saņem šo telefonu zvanu, ka viņam rādās cits numurs. Tas sanāk, ka tik tiešām cilvēkam zvana no kāda telefona numura, viņš pārbauda, viņam rādās, ka no valsts politika, ka tas ir valsts policijas oficiālais numurs, bet patiesībā tas nav valsts policijas oficiālais numurs, jo vienkārši kāds krāpnieki ir izmantojuši šo metodi, uzdoties par kādu citu telefonu numuru. Tāpēc arī nevar visam tikai ar pārbaudīšanu, diemžēl, vairs internetā pārbaudīšanu uzticēties. Ir jāzvana uz savu konkrēto iestādi un jāmēģina noskaidrot, vai tiešām varētu būt bijis zvans no viņa iestādes. Jā, mēs dzīvojam digitalizācijas laikmetā. Mums ir jāzina, kā rīkoties dažādās situācijās. Un varbūt pašās beigās es vēl pati vienu jautājumu pajautāšu. Jūsu centram ir patiešām estētiska un saturiski bagāta tīmekļa vietne. Un es aicinu mūsu klausītājus izmantot tajā pieejamos materiālus. Bet sakiet, lūdzu, vai jūs piedāvājat arī materiālus vieglajā valodā, vai tādus vizuāli viegli pārskatāmus materiālus, kas būtu piemēroti skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem? Mums ir šobrīd, mums ir divas prezentācijas, kas ir paredzētas, ir izveidotas vieglajā valodā. Mūsu lektori ir bijuši skolās, kur ir mācās bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Ir kā prezentācijas, ko mēs varam piedāvāt, lai mums uzrakstu uz Infodrošs internets LV pedagogi, kam ir aktuāli, kas paši gribētu arī parādīt šīs prezentācijas un pārunāt. Bet noteikti var šīs aitu dzīvi filmiņas, jo viņām ir subtitri latviešu valodā apakšā. Un paskatīties pedagogi paši, paskatīties, kas ir izmantojams, kur ir tāda vienkāršāka valoda un kur nav. Bet tuvākajā plānā ir, ka mēs taisīsim atsevišķi, teiksim, materiālus, vienkāršosim daļu no saviem materiāliem, lai to varētu izmantot arī ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Jā, liels paldies, Māja. Tas patiešām liecina, ka mēs iesakām skolotājiem sekot aktualitātēm jūsu tīmekļa vietnē. Gan tīmekļa vietnē, gan mūsu sociālos tīklos, Facebook, X un Instagram, droši internets, meklējiet, sekojiet, uzzināsiet visu pirmie, un mums ir arī ikmēneša ziņu izdevums, ko mēs izsūtām, tā kā to arī jūs varat mūsu mājaslapā pašā apakšā ir iespēja pieteikties mūsu ziņām. Tad jūs būsiet pirmie, kas saņems gan par aktuālajiem pasākumiem, ko mēs organizējam, konkursiem, notikumiem. Februārī atzīmēsim Vispasaules drošāku internetu dienu ar dažādām aktivitātēm, gan par mūsu izstrādātajiem materiāliem. Vērtīgi noteikti pieskieties. Jā, ļoti daudz materiālu, ko jūs mums šodien izstāstījāt. Mūsu klausītāji mums čatā raksta lielu paldies par šodienas informāciju. Un arī es saku sirsnīgu paldies mūsu lektorei Maijai Katkovskai par ļoti vērtīgiem materiāliem un labām idejām mūsu visu turpmākajam darbam. Paldies arī mūsu klausītājiem par pozitīvu attieksmi, interesētību un uzdotajiem jautājumiem. Un es aicinu klausīties mūs arī turpmāk. Oktobra mēnesī mums būs tiešsaistes seminārs par atbalstu bērniem ar uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindromu. Tā kā klausamies un tiekamies atkal nākošajos semināros. Liels paldies jums visiem! Visu labu! Līdz citai reizei!